Sveiciens visiem labiem cilvēkiem internetu otrā galā. Šodien mēs sarunā būsim ar ļoti nopietniem cilvēkiem, 3 Latvijas universitātes profesori. Priekš manis tas ir diezgan interesants līmenis, un lai ko mēs runātu, tam vajadzētu būt aizraujoši un saturīgi. Bet šīs dienas tēma būs, kā tie, kam nav stūra, var ietekmēt braukšanu. Un šīs dienas mūsu sarunas biedri Zanda Rubena, Latvijas universitātes profesora, doktorantūras skolas direktore, doktora studiju programmas izglītības zinātnes direktore. Vienā sakot, direktors 3 kārtās. Jā. Sveiki. Labdien! Juridžs Šilters, Latvijas universitātes profesors, eksakto zinātņu tehnoloģiju fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs. Šito varētu izmantot arī logopēdu vingrinājumu to nosaukumu. Ja izrunā skaidri, tad pēc doktora jau nenāk. Sveiks, Ivar. Un Ivars Austers jau redzēta seja satiksmes drošības tēmās, Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesors, vadošais pētnieks. Kā jums pašiem sajūt, ka 3 profesori tā blakām sanākuši? Kā tāda laba situācija, komfortabla? Mums jau pierasts. Labi, bet šīs dienas tēma ir tāda diezgan īpatnēja, diezgan arī šaura par to, kā tas, kurš atrodas transporta līdzekļu blakām, kuram nav uzticēts neviens kloķis, nekādas vadības virs, var ietekmēt braukšanu. Un tas ir diezgan tāda, var teikt, ne katrā situācijā tas sanāk, bet, ja mēs paskatāmies statistiku, tad šogad līdz augusta beigām ir bijuši 48 smagi negadījumi, kuros gājuši bojā 52 cilvēku, un 20 no šiem negadījumiem kāds bija arī mašīnā vēl bez šofera. Tad mēs varētu 20 cilvēkiem, ja viņi nebūtu aizgājuši, pajautāt, kāpēc jūs ļāvāt ar sevi to izdarīt, vai ne? Tas būtu tas, ko mēs varētu darīt. Bet es domāju, ka uzreiz jau sākumā ir skaidrs, ka nav jēga kaut ko teikt cilvēkam, kurš kaislīgi kaut kādās dīvainās emocijās jau stūrē, vai ne? Ko tu teiktu? Tas laikam nav brīdis, kad sāk šito uzdevumu. Droši vien, ja viņš ir emocionāli uzvilkts kaut kādā afekta stāvoklī, ja, viņam ir diezgan grūti pieņemt racionālu lēmumu, varbūt kāds no malas kā reiz viņam varētu to līdzēt izdarīt. Ivar Klau, es tikko braucot uz šejienu saņēmu tādu notifikāciju telefonā, ka čalis, kurš avarēja Liepā, tajā ķieģeļu fabrikas ciematā, draugi stāsta, ka viņš pirms tā brauciena sastrīdējies ar meiteni. Tas laikam ir saruna pirms brauciena, kur noved pie ļoti sliktām beigām braucienā. Arī tas ir kaut kas, kas ir jāapspriež. Jā. Tā ir īsa atbilde. Jā, ka mēs tā kā ne tikai mašīnā runājam, bet pirms un pēc. Man jau šķiet, ka šitās lietas nevajag iedomāties, ka tas tev nevar skart, vai ne, ka katrā no mums ir racionāls radījums un pilnīgi iracionāls dzīvnieks. Ja? Un stāsts ir par pakāpi, kādā tu esi kaut kādā brīdī, kaut kādā situācijā. Un tas būtu ārkārtīgi augstprātīgi iedomāties, ka uz tevi tas nekad neattieksies. Ja? Un tas ir viens. Otrs problēma ir tajā, ka tagad tu esi pie vēsprāta un pa īstam, vai vismaz nosacīt racionāls, tu nespēsi iedomāties, kā tu uzvedīsies un kā tu domās un kā tu uztvers un kā tu kustēsies, kad tu būsi tajā emociju varā. Un otrādāk, ko es emociju varā, nevar iedomāties, ko nozīmē būt racionālam. Ja? Un tur ir tāda iekšējā empātijas plaisa, dažreiz to tā sauc, vai ne? Un, tāpēc pats par sevi, ja tu iepriekš nesagatavosies, pats par sevi tas labais risinājums nenāks. Ja? Autoskolā to var iemācīt, bet to nevar mācīt lekcijas formā. Ja? Tagad lūdzu, kad tu būsi emociju varā, tad dar tā. Nu jā, cilvēki visi iemācīsies, tad jādara tās un pat pareizi atbildēs uz visiem jautājumiem. Bet tajā brīdī tu būsi it kā cits cilvēks, un tev tas būs absolūti uzmanības perifērijā. Ja? Ir vajadzīgs kaut kāds acu mirklīgais atgādinājums, un tas var būt dažāds. Tas var būt tehnoloģiskais, ja, ideāli būt. Es zinu, ka Tehniskā universitāte mēģināja strādāt, kā pēc roku kustībām, kā tu stūrē pateikt, vai tu tur esi emociju varā, vai tu tur varbūt esi dzērs, vai kaut kādas samlīdzīgas lietas. Mēģinājumi ir, un noteikti viņi nonāks pie laba rezultātu, un iespējams, ka kāds jau kaut ko tādu liek autnēs iekšā, un tev uzreiz tehniski tev vai nu vispār nobloķē, vai arī piepalīdz tādā normālā līmenī darīt to, ko tu dari. Bet otra iespēja ir izmantot cilvēku darba spēku. Es negribētu teikt pa brīvu, bet savā ziņā. Diezgan lēts resurss. Lēts resurss, jā. Sēž blakām. Un lēts un arī resurss taupoši ilgtermiņā, jo redz, tu nenonāc. Un viņš krāja pieredzi, viņš mācās gaitā. Arī apusēji, vai ne? Un tas, ka tev kāds, kurš cerams ir pie vēsāka prāta, saprātīgi, nevis tur lamājot un teikt, ka tu esi muļķis, tu brauc kā lubraks, kas droši vien ir taisnība, bet tas nebūs tas efektīvākais veids, kā kaut ko pateikt, ka tu iedod to atgriezenisko saiti pēc iespējas tādā
tehniski pareizākā veidā. Ja? Un ja to var iemācīt, un ja to var arī kaut kādā veidā iemācīties pieņemt, tas ir vienkārši lieliski. Un, Juri, tā specialitāte ir cilvēku uztvere, varētu vienkāršiem vārdiem teikt. Ja? Tad mums jau ir satraucies cilvēks, kurš rulē vēl zina kā, tad viņa uztvere jau nav pie stūris, tad mēģināt pievērst viņu uzmanību vēl kaut kam, laikam ir liekas. Neprātīgi. Un tā lieta tāda, ka mēs esam uztraukušies, mūsu uzmanība nestrādā optimāli. Un tad, kad mums ir stress, un tad, kad mums ir varbūt kreņķīgs noskaņojums, mēs uzmanību darbinam vājāk. Un ja mums tas komentārs blakus klau, tu brauc pilnīgi galīgi traki, ja? Paldies, doktor, jūtu. Tas vienkārši tas ir vēl viens variants, kā uzmanības precizitāti mazināt. Ir vēl viena lieta, kas arī rezonē ar to, ko Ivars teica. Mēs visu laiku runājam par ārēju uzmanību. Mēs skatāmies, kas notiek uz ceļa, un tas, protams, ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgākais īstenībā, kas mums būtu jādara. Bet ir vēl tāda lieta kā iekšējā uzmanība. Un tas stāsts, ko tu minēji par to traģisko avāriju Liepā, tā iekšējā uzmanība, kā viņa izpaužās. Mēs vienkārši domājam par kaut kādu notikumu, lielākoties negatīvu vai kaut kādu lietu, kas mums ir jādara vai situācija jārisina. Un mēs to ārēju uzmanību, mēs viņu nedarbinam optimāli. Mēs esam neprecīzāki, mēs izdarām kļūdas, mēs kaut kur pārbraucam pie sarkanā. Un tā ir patiesībā ļoti liela problēma domājot par to tā saucamo emocionālo pusi. Un ir vēl viena lieta, mēs jau nesākamies un nebeidzamies tajā situācijā, kad mēs piesēžamies pie stūris. Mums jau ir, mums ir divi, arī emociju gadījumā ir divi procesi. Viens ir tas ātrais process, zibenīgais, ka mums ir emocijas, mums ir blakus sēdētājs pasaka, ka tas stulbs brauc tā, kā nejēga, ne? Un tas mums vēl vairāk varbūt sacepina latviešu valodā sakot. Bet ir jau vēl viena lieta, mūsu noskaņojums, garstāvoklis, kas ir pirms tam. Un ja mēs kreņķīgi, vai ja mēs esam kaut kādā veidā jau uzvilkti un sākam braukt, tas jau arī mūsu to precizitāti un braukšanas veiktspēju īstenībā ietekmē. Tā kā no uztveres viedokļa autobraukšanas situācija ir superinteresants gadījums, jo mēs faktiski varam ļoti precīzi redzēt, kā tie uzmanības resursi izsīkst braucot. Un šādi skatoties, droši vien prātīgāk tās kļūdas ir izrunāt pēc tam. Ja? Es domāju, no objektīvi, ja patiešām ir tā, ka mēs redzam, ka braucējs brauc pilnīgi traki un dulli, un mēs jūtamies, mums ir bailes, bet tad to arī var pateikt. Tas ir cilvēcīgi, un tas ir tā emocionāli, frontāli un nesamāksloti. Katram cilvēkam ir bailes. Pieļauju, ka šajā gadījumā viņš var ieklausīties. Bail. Jā, tas vienkārši īsti. Jā, tieši tā. Esmu blakus, man ir bail. Bet tur ir atzīmē vēl viena interesanta lietā. Uztveres spēja, brauciena sākumā un uztveres spēja kaut kur pusceļā pēc 100 km. Arī tas nav viens un tas pats gadījums, tāpat situācija. Tur dažādi būs. Pilnīgi piekrīt, tas noteikti. Mēs jau vēl ir jāņem vērā tas, ka arī braucēja vecums ietekmē. Mums vienkārši, ja mēs tagad domājam tās situācijas, kā mums ir jāfunkcionē un kur mēs varam kaut ko nošaut greizi, tad stress, nogurums, vecums, veselības stāvoklis vienkārši. Veselības stāvoklis, braucam ar trakām miesnām, skaidrs, ka mēs būsim tādi... Ar 2 Tylenoliem. Nekas labs nav gaidām. Mēs jau esam ļoti adaptīvi. Un tā viena lieta, ko es gribētu teikt, ja mēs braucam 2 Tylenoliem, un ja mums ir iesnas, un ja mums ir kreņķi, un mums iekšā uzmanība pievērst 100 citām lietām, braucam vienkārši lēnāk. Bet problēma jau ir tajā, ka mēs jau to pašu varbūt nejūtām. Tas ir apmēram tā, kopš es nesāju pulksteni, kurš mēra visu laiku pulsu. Man jau šķiet, ka es dzīvoju tādā daudz konstantā stresa līmenī, bet reizēm gadās, ka kaut kas tur noģings un saka, es uzmanīgs, to stresa līmenis ir baigi augstais, 10 reizi ieelpo. Kad tas pulkstenis raksta, kaut ko tam līdzīgi, vai ne? Tā kā ja tas nenotiks zibenīgi, kaut kas pēkšņi mainīsies, ka tas tā pamazām pieaug dienas laikā, mums jau šķitīs, ka mēs jūtamies diezgan konstanti, kas var nebūt taisnība. Ja, papildinot, ko Jurģis saka. Man atkal klausoties Jurģi ienāca prātā, bija tāds reiz gadījums, kritiskās domāšanas lekcija, dažādiem augstskolu docētājiem un ugunsdzēsības koledžas
mācības spēks viens tur bija. Un viņš teica tā, ka ir skaidrs, ka visi tie, kas iet ugunī, un es piedāvāju kā līdzību šo, nespēja racionāli pieņemt lēmumus. Un tāpēc ir nerakstīta vienošanās pirms, redz, Jurģis saka pēc tam, bet viņiem ir nerakstīta vienošanās vai rakstīta pat vienošanās. Pirms iet ugunī viņi vienojas, kurš pieņem lēmumus un kurš tad saka stop, jānāk ārā. Un parasti tas esot šoferis, ja, kurš neiet ugunī. Tātad tas, kurš neiet ugunī, pieņem lēmumus. Un mēs varbūt varētu domāt uz šīs līdzības pamata, nu, tas, kurš sēž blakus, var palīdzēt pieņemt lēmumus. Un ja Jurģis saka, ka postfaktum mēs varam vienoties, vai es varu pateikt, tas, ko tu darīji, tas nebija forši, man bija bail, man bija diskomforts un tā tālāk, bet iespējams arī vienoties iepriekš un izstrādāt iespējams kaut kādus noteikumus. Es saprotu, ka šis tas jau velk uz Odiseja gudrībām, ka pirms tu tuvojies Sirēnas salai, tev jāpiesien pie masta. Jāizbāž auss. Jāizlai komandai ar vasku. Bet tas pa īstam to var izdarīt. Bet es nezinu, kāda jums ir vienošanās. Mums ir vienošanās, ka tā cilvēka, kurš sēž pie stūres, Spotify liste skan mašīnā. Ja mēs par to varam vienoties, varbūt mēs varam vienoties arī par ko citu. Tas jau ir labs princips, kā konfliktu risināt, par kaut ko, kas ir abstraktākā līmenī, mazāk saistīts ar to, kas jādara. Ja tu tagad var par to vienoties, tad arī citos jautājumos būs grūti iebilst, vai ne, jo tad jau varbūt sāks apstrīdēt, kādu muziku mēs klausīsimies. Tas nav banāli, galīgi ne. Man ir bijis tā, ka kādas meitenes vai sievietes prasa, lai pamāca braukt. Un tad viņš nevienmēr bieži vien sūdzās, ka baigi grūti ir mācīties, ka tas tur kāds tēvs vai līgavains, kurš uzņēmies pirms tam to misiju, ka viņš sāk borēt kaut ko pa ceļam, kur viņi pa tuvu trotuāram, kāpēc viņi tajā bedrē, kāpēc neparādi pagriezienu. Un tas vienmēr tā kā, mans risinājums, es saku tā kā, pasak tam cilvēkam, šeit tev klade un zīmuls, un visu, ko es pa ceļam sadarīšu blēņas, pieraksti, apstāsimies, tad runāsim. Lai viņam arī ir misija, viņš var izteikties vismaz uz papīra, nevis ciesties pa to stūlu sievieti, kur viņi brauc. Un abiem labi, un tā var vingrot tikmēr, kamēr tiek galā. Vai tas var kaut kā palīdzēt? Jā un nē, es domāju. Jā un nē. Redziet, tur droši vien ir vēl kaut kas visā tajā, vai ne? Kādā veidā tu pasaki, kādā intonācijā tu saki, kādas vārdas tu izvēlies. Jo tam pamatprincipam jābūt, ka tu runā par uzvedību, par rīcību, nevis par personu. Saprot, ja teiks, kas tas stulbs, es vai tas stulbs, tiešām tu nevar saprast, ka ir jābrauc savādāk ar ceļa malu. Vai muļļa ātrāk. Vai ātrāk vai lēnāk, kas tā pa muļļāšanos vai ne? Bet, Mana pieredze liecina, ka jādod skaidrs instrukcijas. Skaidrs instrukcijas. Man pavisam nesen pirms pāris nedēļām bija gadījums, kur es skaļi domāju un saku, pa kuru joslu man jābrauc apļveida kustībā, uz ko man atkal man tika norādīts tā, brauc pēc noteikumiem. Un es teicu, kā man velns pa stenderi palīdz tas, ka tu man norādi kaut ko tādu. 14. pāntu satiks noteikti. Jā, jo man vajag konkrētas norādes tajā brīdī, acīm redzot, es kaut kāda iemesla dēļ, taču izrunāju skaļi šo pārdomu. Tad man vajag skaidras instrukcijas, un es domāju, ka arī jebkurā šādā te gadījumā tas varētu būt labs padoms blakus sēdētājiem. Tādas skaidras, viegli nolasāmas norādes būtu lieliski. Es vēl gribētu laikam iezīmēt sākumā to sarežģītību, kas notiek cilvēkam braucot pie stūras, kas viņam ir jādara. Ja viņš mēģina skaļi izstāstīt visu, ko viņš dara un kādus datus viņš analizē, viņš nepaspētu līdz tam, kas notiek. Ja, vai tā ir tantiņa vai puisīts, kas tā teļmā, vai tas ir maisiņš vai suns, kas tur ripo pustumsā, vai tā ir bedra vai tikai jānu uz asfaltu, vai man braukt lēnāk, vai tas, ka tas priekšā nospied brēmas, nozīmē, ka tur ir bedra vai tur kaut kas bīstams, vai viņš stājās. Mēs tik daudz tādiem lokatoriem ieslēgtiem skanējiem apkārtni, ko nevar pat piefiksēt, kādā ātrumā mēs to darām. Jā, mēs darbinot uzmanību pie autovadīšanas stūres, tas ir dažādu procesu apstrāde, un mēs ārkārtīgi ātri. Faktiski, kas ir interesanti no uztveres pētniecības viedokļa, ka mēs jau darbinam tos procesus milisekundžu ātrumā, un vienkārši viņi normāli strādā diezgan tādi ticamā un stabilā veidā. Vienkārši tā problēma ir tajā,
ja notiek kaut kas neparedzams, vai arī, ja mēs paši darām vairākas lietas vienlaikus. Respektīvi, mēs evolucionāri neesam diezko labi koncentrēt uzmanību uz vairākām lietām vienlaikus. Tā kā, teiksim, pie stūres esot katra papildus darbība, faktiski mūsu veiktspējas, precizitāte mazina. Ko mēs vēl varam, protams, pateikt, droši vien lietišķi, kas notiktu. Var, protams, teikt, kas notiktu, jā, jo ja mēs nesakām apgalvojumu par autovadītāju, teiksim, kaut kādām prasmēm, mēs viņu nenostādām varbūt tajā situācijā, ka viņš jūtās nepilnīgs vai tas jau nevienam nepatīk, vai ne? Bet es domāju, vēl viena lieta, kas mūsu sanā līdz šim neizskanēja, bet kopumā mēs jau arī gan vadot auto, gan darot daudz citas lietas, mēs laiku pa laikam kaut kādas mazākas kļūdiņas, lielākas kļūdiņas pieļaujam. Viņas nav fatāls, mēs viņas ātri aizmirstam, bet tā stāsta morāla ir tāda, ka mēs esam kopumā kļūdaini. Un atkarībā no mūsu personības iezīmēm mēs to varam vairāk vai mazāk labi atzīt. Bet, ja mēs atzīstam, ka mēs esam kļūdaini, mēs arī tajās situācijās, kurās no mūsu darbības, no mūsu braukšanas stila ir atkarīgi citi cilvēki, mēs būsim piesardzīgāki. Tā kā, tā viena doma, droši vien, ja blakām sēdētājs var kaut kādā veidā, tādā draudzīgi radīt to iespēju, ka, brauc piesardzīgāk, jo mēs visi varam kļūdīties. Pēc būtības cilvēks, darot jebkādas savas darbības, var kļūdīt. Es gribēju papildināt vēl to, ko Jurģis sāka, par to, ka autovadīšana ir ļoti prasoša, tādā, es lietoju žargonu vārdu enerģijas nozīmē, teiksim, visu, kas mēs braucam, atcerieties, ka pirmo reizi pie stūres piesēdies, vai ne, tev bija 3 pedāļi. Kāpēc vispār 3 pedāļi vajadzīgi? Vēl kloķis, vai ne? Kā tur vispār tie ātrumi? Kā viņš slēdziņš un uguņi. Vēl tur kaut kādi vispār slēģi, kuriem vispār jēga nevar saprast. Un tu no sākuma mocies ar slapju muguru, vai ne, un slapju pieru, un tu brauc, un paiet kaut kāds mēnesis, un tu jau tā kā drusku jau puslīdz automātiskāk var to darīt. Ja? Paiet pāris mēneši, tev varbūt vispār vairāk, atkarībā no tā, cik daudz tu esi brauc. Īpaši nav jādomā līdzi, vai ne, un tu vari vēl kādu vārdu pārmīt ar blakus sēdētāju. Bet tas ir arī mīnus, ja, jo tu brauc tajā pusautomātiskajā režīmā, bez kur tu nevar izvairīties, jo ja tu visu laiku domātu ļoti, ļoti līdzi, tu nogurtu ārprātīgi, un tas atkal būtu milzīgs riska faktors, ja, ka tu kaut ko Jurģa terminoloģijā neuztver, neskaties, neredzi. Tas ir tu skaties, bet tu vienkārši nepamāni. Tu nenolasi, jā, tev vispār. To jau rāda arī, teiksim, kā atšķirās jauni autovadītāji no pieredzējušiem, ja. Pieredzējis autovadītājs parasti zina, kas viņam ir aiz muguras, īpaši nedomājot par to, tāpēc, ka aplaiž skatu pa spoguļiem, tā kā pusautomātiski paskatās, vai ne. Teiksim, iesācējiem ir, tagad kaut kā jāmaina josla, jāskatās, vai ne, kas ir spogulī, kas ir vēl tā. Bet tas vienkārši tev nāk ar laiku, vai ne, ka tu vari tādā pusautomātiskā režīmā to izdarīt. Bet stāsts ir par to, ka tas ir arī mīnus, vai ne, ka tu tagad pierodi pie tā, kas notiek uz ceļa un mainoties situācijai, tas pusautomātiskais režīms neaiziet tik ilgi līdz, vai ne, un tad tev paliek tur, labākā gadījumā pāris sekundes, kurās adaptēties, un bieži vien tās nav pāris sekundes, tās var būt minūtes, ka mainās ceļa segums, slidenums, teiksim, pēkšņi sāk tur lietus līt vai sniegs snikt, un tad tu pamazām saproti, tagad vairāk nevar tik ātri braukt, vai ne, jo kaut kas notiek, tev viegli paslīd mašīnu, tev iedod to atgriezenisko saiti, tev iemāc tajā brīdī pareizo ātrumu. Bet, ja tev tas mācību process ir pārāk skarbs, tu vari atrasties grāvīs, saskrieties, visādas lietas var notikt. Jā. Un tāpēc ir labi, ja tev kaut kas atkal atgriež tajā situācijā, ja? Kaut kas vēl kaut kāds ārējs stimuls, vai ne, teiksim, atgriežoties pie kaut kāda pētījuma, ko mēs veicām, mēs uz asfaltās zīmes kaut kad sazīmējām pirms gadiem 4 laikam vai 5, vai ne, tur pāris vietās. Paskaidroja, kas tas bija? Stāsts bija par to, ka mēs 2 dažādās vietās, gan pie gājēju pārējām, kur bieži neievēro, kā bija zināms noteikums, un nebija runa par mērķtiecīgiem apzinātiem pārkāpumiem, bet ka vienkārši cilvēki nepamana nogurumu pēc. Ja? Piemēram, Puņciemā es pats gāju skatīties, vai šeit mēs varam kaut ko darīt vai ne. Un tagad es tagad stāvu pie pārējais, tā gribu iet pāri.
Un es apstājos, es saprotu, ka mani vienkārši nepamana. Un nekas neliecināja, ka tas būtu ļaunprātīgs noteikumu pārkāpējs. Ja, tas autovadītājs visticamāk brauc no Vēnspils vai ne tādā autopilotā, vai ne visu cauri neapstājoties. Drīz Rīgas. Un nepamana, ja, teiksim, tā nebija kaut kāda mērķiecīga nepamanīšana vai neskatīšanās. Un tagad mēs sazīmējām tādas pseido piramīdas vai pseido kubus uz asfalta pirms tām pārējām. Uzreiz šādu neievērotāju skaits krietni samazinājās. Ja? Nu, tas, protams, nevar būt mūžīgs risinājums, tāpēc, ka pieradīs nokal, tur kaut kāda zebra uzzīmēta vai tur kups uzzīmēts, pseido 3D uz asfalta. Bet uz kaut kādu brīdi tas strādāja, jo pēkšņi tu tika tā kā izsists no tās pusautomātiskās domāšanas, un tu varēji padomāt drusku vairāk, kas šeit vispār notiek, jā, padomāt. Nu, varbūt ne tādā attālam terminoloģijā, ja tu normāli, teiksim, pusmetru līmenī tur kaut ko domā, ja tad tagad tu varēsi 5 centimetru līmenī domāt, bet ar to pietiek. Tā kā būtībā blaksētāja frāze man ir baili, tas pats, kas tas ķiņķēziņš uz ceļu. Uzmanība, bišķiņ. Bet tev kā psihologam, es domāju, varbūt mums ir jādefinē arī tas braucēja uzstādījums sākumā. Viņš varbūt brauc sakreņķējies un neuzmanīgs, tur sastrīdējās ar meiteni, bet varbūt viņš brauc pozitīvi uzvilcies, ka viņam liekas, ka viņš ir baigais ralists un varbūt, ka meitenei patīk, tikai viņa pieklājas pēc klusē. Un tad viņš brauc vien trakāk, viņam liekas, ka auditorijai patīk tas, kā viņš iznesās. Tas, laikam, ir cits tips, bet tā varētu dalīt. Bet rezultāts var būt ļoti līdzīgs. Jā, bet kā, mēs pēc vērsīsimies. Viens ir priecīgs, viens ir bēdīgs. Kas ir interesanti, mēs pēc to taisījām arī vienu pētījumu eksperimentālu laboratorijā pie simulātora, kur mēs inducējām emocijas, ja, un ar mobilā telefona palīdzību tur sūtījām ziņas, kur mēs teicām, tu baigi forši brauc, tā tikai vajag turpināt, vai tu brauc, vispār gandrīz pats sliktākais, kāds mums eksperimentā bijis, apmēram tādu stilu. Un kas izrādījās, ka tur ir dažādi, un tur ir personība to iespaido. Daļa to ziņu rezultātā sāk braukt ātrāk, un daļa sāk braukt lēnāk. Ja? Bet ietekme bija. Bet ietekme bija. Vidējais ātrums saglabājās. Un kas bija tas trakākais, ka tie, kuriem īstenībā nevajadzētu braukt ātrāk, kuriem ir negatīvāka pieredze attiecībā uz avārijām, soda naudām, skatījumu uz to, kas ir riskanti autovadīšana, ka tie sāk ātrāk braukt. Un tā es domāju par to personību, vai ne? Ka, tur atšķirās, jā. Neviena lieta ir laba, ne otra lieta ir laba. Tas nozīmē. Tad mums ir, kā saka, dažādi. Ka viena pārspīlē un otri tad mums ir jāpazīst tas šoferīs, lai zinātu, par kā viņu uzrunāt. Un mums ir baigi jātiek klāt cilvēkam, kuram mēs mēģinām iemācīt, kā aizrādīt. Tie arī ļoti dažādi cilvēki. Tie var būt bērni skolnieka autobusā, tie var būt kaut kāda sievas māte ar znotu, tie var būt, brālis ar māsu, tie var būt bērni ar vecākiem. Tas var būt tik dažāda cilvēku kombinācija. Katram var būt cita instrukcija, ne? Pavisam noteikti, jo, ja mēs skatāmies tā no tādām sociālām lomām sabiedrībā, autovadīšana ir maskulīna padarīšana. Tātad vīrieši ir klasiski vadītāji visās jomās, un arī autovadīšana ir tāda vīriešu darīšana. Šobrīd mūsdienās ir pietiekami daudz kultūru, kur sieviete nemaz nedrīkst sēsties pie stūres. Tas ir aizliegts, jā. Un līdz ar to tā hierarhija starp dažādām sociālām grupām, starp dažādām sociālām konstrukcijām, bērns, vecāks, sieva, vīrs, dzīves biedri, jaunāks, vecāks cilvēks, tā hierarhija ļoti nozīmīga ir, domājot par to, vai es uzdrošinos aizrādīt, vai es drīkstu aizrādīt, vai mani ņems par pilnu, ja es aizrādīšu. Es gribētu būt ļoti optimistiska un domāt, ka mūsdienās bērncentrētā sabiedrībā, kurā mēs ļoti rūpējamies par bērnu vajadzībām un labizjūtu, bērnu viedoklī ieklausās vairāk nekā, piemēram, pirms gadiem 30 vai 40. Atcerieties mūsu bērnību, neviens mūs nepiesprādzēja, tāpēc, ka sprādzēšanās nebija kā opcija automašīnā vispār, vēl, man liekas, no 90. gadiem tikai tas ir. Bija mašīnas bez drošības jostām. Jā, bez drošības jostām. Mēs stāvējām kājās, galvas izbāzuši pa logiem. Un 6 pakaļā beņķa. Neviens mums neko šajā ziņā par drošību nedomāja, bet vienlaicīgi mēs pavisam noteikti neuzdrošinājāmies. Tas audzinājums
audzināšana vai audzināšanas modelis vai attiecību stils starp vecākiem un bērniem bija tāds, ka tā tomēr pieaugušie noteica visu. Ļoti nepieklājīgi. Tas, nejaucies pa vidu, kad pieaugušie runā, vai ne? Tad man gribētos domāt, ka šobrīd vecāki vairāk domā par bērnu drošību automašīnā, un ja bērns teiks, ka viņam šis te braukšanas veids nav pieņemams, viņš daudz lielāka iespējamība pastāv, ka viņš to pateiks, jo bērnam ir balstiesības, kopš 1998. gada, kad mēs parakstam bērnu tiesību konvenciju. Un, protams, ne jau no tās dienas, bet kopumā. Tātad bērns iespējams daudz iespējamāk pateiks kaut ko, un pieaugušais ieklausīsies, kas arī nav mazsvarīgi, jo bērna labizjūta ir svarīga šobrīd sabiedrībā. Un droši vien pat no sākuma izrādījis tas fāters, ka, klusē, es esmu fāters, Tas nenozīmē, ka nebūs iespējas tiem vārdiem nākotnē, jo kaut kādā brīdī ļoti daudziem cilvēkiem ir grūti pateikt, ka tev bija taisnība, bet tas uzmanības perifērijā paliks. Bet es iedomājos vienu tādu paradoksu, ja tas bērns brauc tikai ar to fāteri, tad viņš no dzimšanas zina, ka tas ir normāli, mēs vienmēr tā braucam. Kā viņam uzzināt, ka tā nav normāla braukšana, kā tas fāteris brauc? Tikai iekāpjot pie kaimiņa onkļa, viņš saprot, ka var arī lēnāk. Kaut kas tāds. Tas ir viens no veidiem, kā vispār tā braukšanas kultūra tiek nodot tālāk. Protams, ka bērni mācās no vecākiem, vai ne? Daudz lietas jau ir neformāls vērtības, ko autoskolās māca pat dažreiz nemāca, dažreiz māca savādāk. Ir tā savādākā pieredze kaut kādā veidā jāiegūst. Jo arī tāpat sieva ar vīru, piemēram, viņa šito vīru apprecēsies, viņš visu mūžu tā ir braucis. Tā, es domāju, jau baigi daudz ģimenes konflikti tādā veidā rodas, vai ne? Tas nav jau tāda viena recepte, vai ne, bet tas ir. Es tieši uz to aicinu, ka mēs šodien varētu izstrādāt vismaz kaut kādas dažādas receptes dažādām auditorijām. Kaut ko darīt bērniem ar pieaugušiem, ko darīt pieaugušiem, ko darīt, piemēram, mums ar kaut kādiem šoferiem, kas mums ir algoti īrēti autobusos, taksimetros. Kaut kā sadalīt šo ieteikumu paku, ko es gribētu. Man ienāca prātā stereotipiskais vīrišķības konstrukts. Tā agresīvā braukšana jau pieder pie īstas vīrišķības. Es neatceros, kam bija šis pētījums, bet kādam man šķiet no sociālajiem antropologiem Latvijā, kas ir īsts vecis. Īsts vecis izdzer spaini šnabja, tad bez tiesībām sēžās pie stūres, lai brauktu pa meža ceļu 100 km/h vai 150 km/h uz karjeru, kurā ielikt uz galviņas vietā, kur viņš nepārzina. Tas, protams, ir pārspīlējums un joks, bet savā ziņā kaut kur patiesība tur iekšā ir. Mēs pieņemam, ka vīrietim ir jābrauc dinamiski, jo tas apliecina to viņa vīrietību. Bet varbūt ir vērts to cimdiņu izvilkt uz otru pusi un teikt, ka īsts vīrietis ir tas, kas rūpējas par tiem, kas sēž blakus un brauc atbildīgi, jo atbildība arī ir ļoti sociālai konstrukcijai vīrietis atbilst. Jo, bet par uztvertu, tam vīrietim pat jāsaprot, ka viņš to savu līgstu, taču tur viņš padara par drošu patvērumu, un tikai uz āru viņam jābūt agresīvam, ne jau pret bērniem ģimenē. Tā kā vajadzētu saprast, tā mašīnas iekšpusē ir tā viņa māja, kurā viņš ir mierīgs valdnieks, nevis psihopats pēc stūras, ne? Un tad uz āru viņš varētu lamāties ar citiem braucējiem. Redz, tur ir divi aspekti. Tas viens aspekts, tas sasaucās ar Zandas minēto, ka Latvijā tā vīrieša loma, viņa ir tāda, vīrieši neraud, viņi brauc pārliecinoši, bet mēs redzam arī, teiksim, statistikā tos rezultātus, ka patiesībā viņi diezgan traki brauc, vai ne? Un es domāju, ka, ja mēs, tad pat interesanti salīdzināt arī, teiksim, daudz ar citām Eiropas zemēm, kur tā mazāk maskulinizēta sabiedrības, vai patiešām tas trakās braukšanas efekts ir tikpat liels. Es domāju, ka nav. Te ir dati. Mēs uztaisījām savulaik analīzi, ka mēs paņēmām
datus no Eiropas vērtību aptaujas, un vērtība šajā gadījumā ir tā kā mērķis, ko tiekties, ja, nu tā brutāli sakot, kas tev ir svarīgāks, vara, ietekmēt citus cilvēkus, vai, piemēram, līdztiesība, drošība, vienādas iespējas un tam līdzīgi. Un kas sanāca, visnotaļ stabila tendence, ka tajās Eiropas valstīs, kur satiksmes drošība galīgi nav labā līmenī, tur vāra bija baigi svarīga, ja, kā individu vērtība. Ja, nu, ko nozīmē vāra? Demonstrēt statusu, ietekmēt citus, panākt to, ka citi tev klausa, var sakot. Un tajās valstīs, kur ir satiksmes drošība augstākā līmenī, tad tur bija svarīgi drošība, svarīgi vienādas tiesības, nu, savā ziņā tāds viena līmeņa attiecības pozitīvā nozīmē. Un, kā tu vari, ja tev tā vara ir svarīga, tu vari nopirkt ļoti dārgu mašīnu, varbūt ar to arī dažreiz varētu pietikt, vai ne visi redz, kāds tev ir status. Bet, ja tu brauc ar struntīgāku autiņu, neviens jau nezina, kāds tev tas varas daudzums ir, vai ne? Un tu vari braukt agresīvi, riskanti, tādā veidā panākot to, ka citi dara to, ko tu gribi, jo neviens jau negrib ar tevi saskrieties un pasakties vēl ietekmēt savu veselību vai dzīvību zaudēt. To var panākt ļoti efektīvi. Un tas jau nav tikai Latvijas fenomens, tas ir arī Lietuvas, Polijas, Bulgārijas un vēl un tā tālāk. Jā, bet tas ir, es domāju, tas ir ļoti labi apstiprina to domu, ka mūsu braucēja mentalitāte, teiksim, vidējā Latvijas braucēja mentalitāte, viņi ir sašūta kopā ar to mūsu sabiedrības kopējo mentalitāti. Un tad, protams, ir vēl visādi interesanti aspekti, kā tas, piemēram, tas, ka Latvija ir ļoti, ļoti māņticīga zeme. Ja? Un, teiksim, es pieļauju, ka ir situācijas, kur arī tie autobraucēji, viņi paļaujās uz kaut kādiem veiksmes talismaniem tā vietā, lai ikonas pilns. Jā, tā vietā, lai viņi braukt uzmanīgi. Tā kā, es teiktu tā, viens aspekts būtu šis, tad respektīvi visi tie sociālie faktori, sociālais konteksts, bet tas otrs aspekts, ko es šeit gribētu teikt, ir tas, ka no vienas puses, labs autobraucējs tas, kas jūtās uz ceļa droši, viņš jūtas stabili, un tā ir tā monētas viena puse, no monētas otras puses savukārt mazāk glīta, ka tas brīdis, kurā mēs vairs to savu, tā teikt, mēs esam situācijas pavēlnieki un tā, kaut kādā brīdī tas mēs vairs nekontrolējam. Tā mūsu pārliecība ir, viņa pārsniedz īstenībā to, ko mēs varam droši veikt uz ceļa. Un tāpēc jau arī, tā ļoti vienkārši skaidrot, tāpēc jau arī ļoti bieži cilvēki kļūdās un izdara pārgalvīgus manevrus, kas prasa arī dzīvību. Bet, ja mēs nonācam pie secinājuma, ka kamēr sabiedrība kopumā jūtās diezgan čābīgi, tikmēr viņi arī nespēja normāli pastūrēt. Bet tā kā šajā situācijā mēs vēršamies pie bērniem, kuri nejūtas tik slikti, tad tas, laikam, ir vienīgais glābiņš, kas varētu būt tas signāls, kuru uzklaus un kurš arī var nodot uz viņu, jau brauc prātīgāk. Es nedomāju, ka tikai bērni, bet mums vispār būtu lieliski, ja mēs varētu panākt kaut kādu tādu sociālo paradumu maiņu, ka mēs neuztveram to, ka blakus sēdētājs pauž, kā viņš jūtās saistībā ar autovadītāju braukšanas stilu. Mēs to neuztveram kā kaut kādu nepieņemamu rīcību, kā pārmetumu, kā norādījumu, ka tu brauc slikti. Tas ir drīzāk norādījums, ka es slikti jūtos pie situācijā, ka tu brauc tieši šādi. Ja? Un tas ko es varētu aicināt sabiedrību, ir uzdrošināties teikt, kā mēs jūtamies. Un starp citu, ne tikai gadījumā, kad mēs sēžam blakus kādam automašīnā, bet kopumā, es domāju, mēs nepietiekami runājam par to, kā mēs jūtamies noteiktos apstākļos. Jā. Varbūt tieši tā sēdēšu mašīnā pirmā vieta, kur tā ģimene var sākt runāt par šīm sajūtām, un pēc tam runāt arī par to, kā jūtas mājās. Jā, un es domāju, ka te varētu būt gan kaut kādas iepriekšējas norunas. Ja es braukšu ar tevi kopā, tad lūdzu ievēro to, ka brauc tā vai citādi, vai nebrauc tā, ka man šķiet, ka man jābaidās. Jā. Bet, protams, Jurģis jau minēja, nevajadzētu noklusēt, domāt tā,
šoreiz tikām cauri, esam to visu izdarījuši, jā, atbraukuši līdz galam. Tad par to vairs nevajag runāt. Nē, pēc tam vajadzētu pārunāt. Mans tēvs, viņš ir aizsaulē jau diezgan sen, bet pēdējos gadus viņš brauca briesmīgi. Un es, Jurģi, rīkojos tiešām kā maņticīgs cilvēks. Es zināju, ka katru reizi būs vismaz viena avārijas situācija. Un tad, kad tā avārijas situācija bija garām, tad es tā sēdēju un domāju, bija jau, ja? Tad vairs nebūs. Limits izsmelts. Jā, limits izsmelts, bet mums vajadzētu domāt par to, es viņam toreiz neko nepateicu, ja? Tas bija pirms 20 gadiem, bet vajadzētu runāt. Un starp citu, tas ir jautājums, ne jau tikai mēs agresīvi braucam, mēs braucam nemākulīgi, un varbūt būtu labi, ka kāds teiktu, tomēr tev tās praktiskās braukšanas kādas pāris nodarbības būtu vajadzīgas, un mums neapvainoties par to un patiešām aiziet un to izdarīt. Varbūt būtu ļoti vērtīgi kāds pateikt, ka tu esi, tas būs eidžisms, bet kā pateikt, ka tu esi pa vecu jau? Respektīvi, tu brauc tā, ka ir bailes. Tu esi nobraucies. Jā, tu esi nobraucies. Bet sarat, mums taču negribās to tuvo cilvēku apvainot. Kā mums jāizdomā veids, problēma ir dažreiz, ka mums ļoti gribās apvainot. Ja? Arī. Pilnīgi pretēji. Jā. Bet tas ir traki īstenībā, jo redz, tie var būt uzvilcies. Man šķiet viena lieta, ko Zāne teica, baigi labā par to teikt, kā tu jūties. Redz, satiksme gan šaurā, gan plašā nozīmē ir tā kā vairāku dalībnieku vairāk vai mazāk koordinēt sagrupēšanās kustība. Dziesmu un deju svētku ar dejām. Visi manevrē kaut kur, neskan visu pārējiem. Deju noteikti, un dažreiz arī dziesmu nāk klāt, vai ne? Un tad ir jautājums, kā vislabāk sakoordinēt to savu virzību tajā divu dimensiju plaknē. Un viens ļoti svarīgs elements, kā arī mūsu pētījumi pēdējo gadu rāda, ir mēģināt uzminēt, saprast, ko citi domā. Un tā ir tagad tāda arī personības iezīmes atšķirība, ja? Ko, protams, var iemācīties, bet no dabas citiem tas ir vairāk, citiem mazāk. Mēģināt domāt, ko citi domā. Ja? Un tie, kuri to dara, viņi retāk iekuļas ziepēs, viņi, protams, mazāk maksā sodu naudas, visas pozitīvās lietas. Un, ja mēs tagad kaut ko sakām, mēs iedodam vēl kaut kādu citu skatu punktu, mēs arī pievēršam uzmanību, ka citi uz to lietu var skatīties savādāk. Un es domāju, ka tur būs arī sekas tādā vienatnes braucienā, ja, ka tu sāks domāt, ka varbūt man nav taisnība, ka īstenībā uz šito situāciju ir iespējami arī citi skatījumi, un ne visi būs tik fantastiski pozitīvi, kā es par to domāju. Man kaut kā ļoti patīk tas, ko Zāne sākumā pieminēja par to Spotify listi, ko liek. Būtībā katram braucējam, man šķiet, ir vairāk tie braukšanas stili, kā viņš var pabraukt kaut kāds žirgtais, kaut kāds mierīgais, kaut kāds tāds, vai ne, baidoties no zvēriem, visvisādi. Un tas ir tā kā tā dziesma te tavā playlistē. Man šitā dziesma šobrīd nevisai. Uzliekam citu dziesmu. Un tā kā tu esi šofers, uzliec man citu savu stilu, ieliec citu režīmu. Nevis tā kā tu nepareizi brauc, bet piedāvā man citu savu mācēšanu. Varbūt tas ir tā kā maigāks veids, kā aizstūrēt prom. Tev ir plašāks repertuārs, draugs. Nē, nu, kaut 2-3 taču katram lēnais ātrais, taču varētu būt katram, vai ne? Ir jau vēl viena lieta. Iedomāsimies, mēs braucam ar saviem tuviniekiem. Mēs viņus ļoti labi zinām. Mēs zinām viņu personības īpašības. Mēs zinām, patiesībā mēs varam atrast kaut kādu, varbūt mums vienu zināmu veidu, kā viņam pateikt, Klau, brauc uzmanīgāk. Kādā veidā to mēs pasakām, tas varbūt tiešām ir atkarīgs no kāda konkrēta cilvēka. Bet tagad domāsimies citu gadījumu, mēs braucam ar savu priekšnieku vai svešu cilvēku vai taksī braucam, un tas ir pilnīgi cits. Mēs viņa tās iespējamās reakcijas nezinām. Mēs nezinām, kā varbūt viņš reaģēs histēriski. Ja? Cilvēki ļoti atšķirīgi no savām arī personības dispozīcijām, kā viņi rīkojās tajās dažādajās situācijās. Tā kā es domāju, kopumā tā doma, ka mēs jebkuru arī tātad tos visus līdzbraucējus, mēs viņus padarām kā vienlīdz nozīmīgs satiksmes dalībnieks. Tā ir ļoti svarīga un cēla doma, bet mums jāņem vienkārši vērā, ka tie cilvēki, kuriem mēs braucam līdzi,
viņi ļoti atšķirīgi. Bet ir jau vienmēr kaut kā tas universālais princips, kādā veidā sniegt atgriezenisko saiti neatkarīgi no tā, ar ko tu runā, vai ne? Runā par uzvedību, nerunā par personību, runā par savu reakciju uz to, kā tu tajā situācijā jūties, kas ir bijis, un ideālā gadījumā tu pasaki arī izēju, kādā veidā to var padarīt savādāk, vai ne? Un, protams, ka, ja tu cilvēku pazīsti labāk, tu vari viņu tā kā padarīt šis bija ļoti atslēgas brīdis. Varbūt, ka tu vari vēlreiz šis pazīmes. Par šo universālumu. Tas universālums ir glābiņš kaut kāds. Lūdzu vēlreiz. Tā, numur 1. Runāt par uzvedību, nevis par personību. Skaidri un precīzi. Un ne ļoti gari. Otra lieta, pamatojam, kāpēc tev tas nešķiet iedzīgs. Tas var būt tavas emocijas, tev ir bail. Kā tu jūties. Un tas var būt arī kaut kāds objektīvais risku faktors. Redz, pasties uz to, kāds ir tas ceļa sagums šobrīd. Un trešā lieta vēl pielikt klāt, kā no tās situācijas iziet. Pabrauc bišķi lēnāk. Mēs jau 2 minūtes... Mums nav jāsteidz. Pamēģināt. 2 minūtes braucot no Rīgas uz Siguldu neko neizmainīs. Ne? Man vēl ienāca prātā, ka ļoti, manuprāt, veiksmīgi ir novirzīt to norādi no braucēja braukšanas stila uz manām fobijām. Tu teici būt trausls un jūtīgs. Jā, ne jau tu esi vainīgs, ka es tev aizrādu. Es saku saviem pieaugušajiem dēliem, lai viņi atsūta ziņu, kur viņi ir. Viņi saka, mamma, mēs esam pieauguši, mums viss ir kārtībā. Es saku, jūs esat pieauguši, bet nervozi esmu es. Yeah. Jā, man to vajag, nevis jums. Un tātad te ir šī te doma, ka ja mums izdotos nevis kritizēt braukšanas stilu, bet paust to, kā es jūtos un ka es arī esmu satiksmes dalībnieks. Es domāju, tas varētu labi nostrādāt. Ko mēs varētu uzbūvēt? Šis bija universālais tas padoms. Ko mēs varētu bērnu padomām, kā bērns vecākiem vai, nezinu, skolas autobus varētu aizrādīt? Kas bērnam būtu jāliek klāt, vai jāņem no šiem padomiem? Bērnam noteikti šajā gadījumā nevajadzētu vadīties pēc principa, ka nedrīkst pamācīt pieaugušos. Bērns ir tāds pats satiksmes dalībnieks kā visi pārējie, un bērnam ir tiesības uz viedokli, un arī, ja viņš zina, ka ir jāpiesprādzējās, bet viņiem neliek piesprādzēties. Bet te Ivers kā sociālās psiholoģijas pārstāvs teiks, ka bērniem tā grupa ir ļoti svarīga. Neviens nepiesprādzējās, ka te es būšu tas nūģis, kas viens pats piesprādzēsies, bet vajadzētu. Bet laikam to var izrunāt bērniem. Man puika bērndārs arī. Bērndārs audzināja gribēja vest uz kaut kādu ezeru peldēties. Tur 6 mašīnā. Viņš teica, ka nepietiek drošības, jo viņš neies peldēties. Bet tur laikam vajag to izrunāt kaut kā. Jā, iepriekš izrunāt. To pārliecīdot mājās viņam jau pirms tam. To jau var pavērst arī otrādāk, vai ne? Ka īstenībā kurš ir tas stilīgais, vai ne? Vai tas, kurš te ārkārtīgi riskē, vai tas, kurš domā citiem? Par manu pētījumu tēmu ir pētnieki, kas iesaka, ka pirms bērniem pērk vietālruņus, tā kā izspēlēt spēli, ka viņš iegūst vietālruņa vadītāja apliecību. Ja? Un tad te varētu būt kaut kas līdzīgs. Tu kļūst par satiksmes dalībnieku, un tu sēdi automašīnā, un tad mēs arī izspēlējam spēli, kurā dodam kaut kādas instrukcijas par to, kas tad ir obligātais. Co-pilot, tā kā līdzbraucējs atbildīgs. Jā, tāds stūrmans. Man vienreiz bija kāda saruna ar bērniem, un viena meitenīte smiedamās teica, ka tētis reizēm braucot telefons abās rokās un ceļgals stūrējot. Ko viņai darīt? Es domāju, ka ja meita tādā situācijā tētim aizrādīt, varbūt viņš sākumā, kā Ivers teica, sadusmotos, bet vispār ņemtu viņš vērā to. Tā kā kaut kā mums ir jāiemāc tiem bērniem runāties ar pieaugušiem. Jo es domāju, ka bailes, tās ir tādas ļoti, ļoti vienkāršas emocijas, kas patiesībā jebkuru uzrunā. Un iedomāsimies, ja bērnim saka, ka viņam ir bail tēva auto. Vienkārši, jo sarežģītāk mēs to savu diskomfortu izsakām, jo mazāk varbūtība, ka mūs viss ieklausīs. Bet bail, es sabijos. Vienalga, tas ir diezgan saprotami. Ko tur ironizēt un ķiķināt un ņirgāties, tiešām nav jēga. Tas tikai uzsitīs asinu. Ironizēt noteikti nav. Baigies rālis, super, to virsū. Ja? Tas neies, viņš tā ar ņems izdarīt. Cepuru nos, ka bērns saka, nav sēdeklīši vai nav tās jostas, viņš tajā mašīnā nekāps. Visu cieņu vecākiem, kas šos noteikumus, jo drošība ir pirmajā vietā.
Nu, mēs būtu tikuši daudz bez bērniem galā. Tad mums tagad paliek, kā tu teici, taksisti. Nu, tā gan ir visraibākā publika. Nu, tu tur neko neuzmanēsi, kas tur viņam notiek galvā. Ko tiem darīt? Nu, viņi ir pakalpojumu sniedzēji, viņiem būtu jāņem vērā. Ļoti bieži taksometra vadītājs man jautā, vai ir ok tās mūzikas, atkal par mūziku, ja? Bet vai tā mūzika, kas skan, ir ok. Tad iespējams, ja es pateiktu, ka viņa braukšanas stils nav ok, viņam būtu tas jāņem vērā. Viņš ir pakalpojums sniedzējs. Bet vai tā notiek, tas vēl ir labs jautājums. Bet katra aplikācija, tas taksista vērtējums, mēs varam viņam izteikt, piemēram, kaut kādu aizrādījumu, ka, ja tu tā turpinās, es likšu zemāku vērtējumu. Ja tu metīs mieru, es nelikšu zemāku vērtējumu. Kaut kā tā var? Es domāju, ka sākumā vienalga būtu jābūt tam universālam, vai ne, ka es šobrīd baidos, tāpēc, ka jūs braucat tā un tā. Es novērtēju, jūs centījāt aizvest man ātrāk galā, bet es tik ļoti nesteidzos. Es tik ļoti nesteidzos, piemēram, jo tas risks kļūst pārāk liels. Un, ja tad nereaģē, tad, protams, varbūt nākamais solis, kāds būs sekas, ja jūs darīsiet to un to. Tam vajadzētu nostrādāt īstenībā vērtējumam, dzeramnaudas jautājumam. Jo es domāju, par to mūziku jau parasti prasa tieši dzeramnaudas dēļ. Kā tu jūties, vai tev viss labi, un lai jums jauka diena un tā. Kā es saviem bijuši taksisti, kādreiz runāju, kā dzeramnauda taksisti dabūt. Ļoti vienkārši. Vajag sakot līdzi tam, ko dara tavs klients. Ja viņš grib runāt, tu pļāpā. Ja viņš grib pļāpāt, negrib pļāpāt, neuzbāzies. Ja? Piedāvā palīdzēt aiznest somu, bet ne pārāk uzbāzīgi. Ja? Tad turīgs taksists ir empātisks taksists. Turīgs taksists ir empātisks taksists, jā, un intuitīvi jau droši vien, ka viņi visu to saprot arī. Tas, kas man liekas problemātiski, kopumā norādot taksistiem, protams, mums jānorāda, ka tā viena mūsu, man liekas, kopīgā tēze ir tāda, ka mums ir jāliek visiem cilvēkiem, arī tiem, kas sēž blakus taksistiem, saprast, ka viņi ir daļa no tās satiksmes sistēmas kopumā. Tas ir kapteinis, viņi vismaz botsmanis kā minimums. Jā, bet vienkārši, man liekas, ka taksistu problēma ir tāda, ka viņi ir visgrūtāk, tāda paredzamā grupa. Kaut kādā veidā tas braukšanas kultūras maiņa vienkārši kaut kādā brīdī tajā, ko saka citi, ir jāizdara secinājumi par savu braukšanas stilu. Kā mēs varētu vispār definēt labu braucēju? Zana, kas ir labs braucējs īstenībā? Labs braucējs, viņam ir pirmkārt ļoti labas tehniskās prasmes. Otrkārt, viņš māk nolasīt kontekstus uz ceļa, un viņš māk nolasīt emocijas mašīnā. Labi, Ivar, kā tu teici? Es piebilstu tam, es piekrītu visam, ko Zana teica. Adaptīvs, tu maini savu braukšanas manieres stilu atkarībā no tā, kāda ir situācija. Ja, ka tev nav universālais, lēnais, universālais rallija variants, ka atkarībā no tā, kāda ir satiksme, kāda ir laika apstākļi, kāda ir līdzbraucēji, tu adaptīvs spēj mainīties. Jā. Bet adaptīvs stils nenozīmē domāt tikai par sevi un tikai par līdzbraucēju, bet arī atrast kaut kādu kompromisu ar tiem, kas tev apkārt brauc, vai ne? Jā, es pilnībā piekrītu Zandai un Ivaram. Man vienīgi gribētos piebilst, ka labs autovadītājs ir tāds, kuram nepiemīt tā visvarošā lielceļa pavēlnieka tā izjūta. Labs braucējs ir tāds, kurš pieļauj, ka viņš var kļūdīties, un šī iemesla dēļ viņš brauc piesardzīgāk. Lai samazinātu kļūdu sekas? Jā, lai samazinātu potenciālo kļūdu sekas. Es varu kļūdīties, bet es nebraukšu maksimāli ātri, kur var būt potenciāli kādas problēmas un šķēršļi. Un es vēl vienu lietu varu piebilst, teiksim, ja tu redzi, ka tev pa priekšu tagad viens velkās un baigi kaitina, bet padomā drusku savādāk, jā. Varbūt, ka viņš ir svešā vietā, tas cilvēks. Jā. Pat ja viņam tur ir kaut kāda navigācijas sistēma, tur arī ir kaut kādas minimālas izvēles jāizdara. Varbūt tas cilvēks ir noguris. Protams, ka lielā nogurumā nav labi braukt, bet ja viņam ir sanācis, tad tev ir jāsaprot, ka tas cilvēks būtu noguris. Un galā tā pusminūte, vai varbūt dažos gadījumos 5 minūtes neko tavā mūžā neizmainīs. Es kā parasti saku visiem, ka man liekas, ka priekšējais ir šausmīgi lēns, dīvains, klamzīgs. Es iztēlojies savu vecāko un neveiglāko radinieku pie stūres. Un tad apmēram izsaka, kā viņš tur, un tā kļūst tā kā pat komisks mazliet. Ja tu viņu uztver kā tādu personīgu uzbrukumu sev, ka viņš tīšām tev velks ar priekšu, tu pat ar sevi prātā, tam nav jēga. Tagad es iedomājos, šito visu mēs runājam. Varbūt, ka ja nevis jāgaida, ka tas cilvēks brauks slikti un tad jāizrāda, bet varbūt viņš jānoķer brīdī, viņš vienīgo reizi labi brauc un tad brīdīgi jāsaliela. Jā. Tas ir pēc plēsīgo dzīvnieku dresēšanas metodas. Izstāst plašāk, kā tas ir pēc plēsīgo dzīvnieku dresēšanas? Plēsīgi, tad, kad dresēja
cirku plēsīgos dzīvniekus, viņi pārāk bīstami, lai viņus sodītu par kļūdām. Līdz ar to viņus dresē, piešķirot gaļas gabaliņu par katru labo paveikto darbu. Un šo metodi, piemēram, attiecinot uz dzīves biedriem, var panākt zeķu nonākšanu veļas grozā pa pāriem 100% gadījumu, un attiecībā pret bērniem arī var panākt, ka gultas tiek saklātas un tā. Tas, protams, joks, bet patiešām daudz labprātāk cilvēks pieņem komplimentus nekā kritiku, tas ir pilnīgi loģiski. Ja? Un ja mēs pievērsīsim uzmanību, ka šoreiz tu brauc lieliski, un, protams, viņš uzdos jautājumu, un kad es citas reizes es braucu sliktāk, bet šoreiz es patiešām jutos ļoti labi, ļoti droši, ļoti komfortabli, un tas varētu nostrādāt. Jā. Šis bija virs tava nulles līmeņa. Tas bija, ne? Ja mēs vēl gribam piebilst, tad nevajag katru reizi, bet vajag to apbalvojumu sniegt tādā nesaprotamā secībā. Jā, to arī rāda pētījumi. Jo tam tīģerim jau cirku arī ne katreiz beigās dev gaļu. Tikai reizē, bet sākumā tikai. Un tad ir lielāka motivācija piekopt to uzvedību. Jo strādā tas? Jā, skaidrs. Plēsīgiem cilvēkiem. Tas, par ko mēs runājam, tas ir viena no visuniversālākiem mācīšanās principiem, un arī mēs visi esam no tā atkarīgi. Skaidrs, protams. Es domāju, ka noteikti uzslavas uzsist uz plecu, tas ir super labi un noteikti darbojas. Daži vienīgi jāpiebilst tas, ko Ivars saka, ne pārāk bieži un pārāk sistemātiski. Tad mēs būtībā stundu sprieduši par to, ko darīt. Ja viņš brauc čābīgi, nonācām pie tā, ka vajadzētu preventīvi palielīt, tā ka viņš vēl brauc labi. Gan. Kas mums vēl būtu jānoskaro? Tā mums ir šie taksometri, privāta mašīnas, ģimene radi, bet vēl ir tie, tādi ne sabiedriskie transporti, bet autobusi ar uzrakstu norīkojumā. Ko tur darīt? Tur tu esi viens pret to kori, ja tev vienam nepatīk, kā brauc šofers, tur ir 39, kur saka gāzi. Katra ideja no sākuma ir mazākuma ideja. Jā. Un tas, lūdzu šito plašāk, tas bija interesanti. Jā, katra svaiga doma, pasaules skatījums ar mērķi izmainīt citu viedokli no sākuma var būt mazākuma. Varbūt vienā galvā. Un tur, protams, vajag bija šī aknu, to noturēt. Bet ja tu būsi konsekvents un darīs to, un katru reizi, kad tam būs īstā vieta, īstā situācija, daži citi sāks tev domāt līdzi, un tu vairāk nebūsi visticamāk viens, ja runa ir par tādām. Bet redzi, ja tas autobus ir norīkojumā, tad visticamāk kāds ir līderis un kāds var uzņemties to līdera lomu. Es Pauli jautājumā, protams, sadzirdēju tos traģiskos notikumus ar autobusiem norīkojumā, kur bērni nav piesprādzēti. Skolotājam būtu jāuzņemās šī loma, un ja kāds no bērniem, ja skolotājiem nav ienācis prātā, tad bērns var vērsties pie skolotāja kā pie aizbildņa un lūgt. Ja? Bet kāpēc es aizdomājos pēc šī jautājuma? Mēs ar draudzenēm braucām jūnijā uz Tallinu, un Tallinā vienīgā pietura bija kaut kur pa vidu Pērnavadu laikam, vai ne? Jā, Pērnavadu pusceļā. Un bija kungs, šofers, kurš mūs aizveda līdz Pērnavai, vispār viņš ar mums neparunāja nevienu vārdu. Un tad iekāpa autobusā jaunas vadītāja Svetlana, kas ļoti skaisti igauņu valodā, angļu valodā visiem izstāstīja, kas jādara, un aicināja visus piesprādzēties. Visi piesprādzējās. Un mēs bijām līdz tam brīdim sēdējuši nepiesprādzējušies, bet viņa bija tik kolorīta un tik pretīm nākoši, ka mēs visi piesprādzējāmies. Tā kļuva par rotaļu. Jā, zināmā mērā. Un mums pat bija žēl, ka mēs beigās ar viņu nenofotografējāmies. Tāda vadītāja sen nebija redzēta. Ja? Bet, ja mēs runājam par satiksmes autobusiem, sākam ar sevi, piesprādzējamies vismaz mēs paši. Bet arī droši vien, ka aizrādīšanas lieta ir svarīga, jo redz, kas ir, te jau tas jautājums par varas attiecībām. Lai kāds nebūtu tavs sociālais status, tajā brīdī, kad tu iekāp autobusā, priekšnieks, protams, ir autobusu vadītājs. Ja? Un tur vajag bišķīt aknu, lai pateiktu viņam.
ar mazu varbūtību viņai. Jo kādu var tajā brīdī līdzi, tas bērns jau redz, ka viņam nepatīk kā brauc, labi sodiet, prasīt savam blaksētājam, kā tu domā, šis normāls šoferis, nevis uzreiz iet sūdzēties, piemēram. Tā kā atrast savu dombiedrus pirms starta. Jā, es domāju, ka drīzāk ir jā, tas var nostrādāt, var arī nē, bet es domāju, ka ir viena cita lieta, mūsu, teiksim, tā sociālo drosmi un spēju izteikt viedokļus nav nemaz tik viegli iekustināt. Bet tagad domājot par to specifisko situāciju automobīlī, tā ir pietiekoši dzīvībai svarīga situācija, un teiksim, tur tā drosme arī vienam no 20 pateikt vadītājiem, man bail brauc uzmanīgāk. Respektīvi, tas ir tā ir ļoti, ļoti būtiska tāds aspekts. Mēs nevaram, es domāju, mēs nevaram kopumā paredzēt visiem cilvēkiem, ka viņu drosme, mēs varam kaut kā viņu sāktivēt, bet teiksim, ņemot vērā to situāciju automobīlī, man liekas, ka tas ir aspekts, kur ir vērts drosme. Un ir vēl viena lieta, ko sauc tādā baisā žargona terminoloģijā par plurālisku ignorēšanu, ka tagad ļoti daudziem cilvēkiem, kuri skatās uz situāciju, kuru viņiem šķiet nepareiza, ka tur kaut kas nav īsti kārtībā, tad viņi vienkārši klusē, jo viņi skatās uz citiem. Ja tie klusē, tad droši vien, ka mans viedoklis nav īsti pareizs, jo mums jau ir tādās nepierastos brīžos šaubas, vai mūsu domu gājiens, vai mūsu uzvedība varētu būt pareiza. Un tad pārskaits punkts mēs paņemam to, ko citi domā, bet citi tajā brīdī var domāt tieši tāpat, vai ne? Un tāpēc ir vērts noriskēt un darīt, un ļoti daudzos gadījumos izrādīsies, ka 2/3 vai pat 4/5 ir domājuši tieši tāpat, kā tu esi domājis. Ja? Tu esi to lavīnas akmeni iekustinājis. Jā, un tu esi to lavīnas akmeni iekustinājis. Man ienāca man divas tēmas. Pirmā tēma, Pauls arī teica, pirms tu sūdzies, mums nevajadzētu šo uztvert kā sūdzēšanos. Tā ir tāda pilsoniskās aktivitātes, pilsoniskās līdzdalības akts, tā nav sūdzēšanās, tā ir rūpa par visu pārējo drošību. Un otra lieta, pēc statistikas lidmašīnas krīt daudz retāk nekā automašīnas avarē. Kādēļ lidmašīnās mēs esam daudz drosmīgāki teikt par bīstamām, norādīt uz bīstamām situācijām? Jo tā patiešām ir. Ja lidmašīnā kāds redz, ka kāds ne tā uzvedās vai jautājums, kādēļ tas lidojums ir tik nestabils, tad mēs jautājam, mēs iesaistamies un mēs runājam. Bet automašīna, kur ir atšķirība? Mašīnā tādas briesmas ir dozējamas. Varbūt beigsies ar laustu kāvēs, tas ir deguna. Lidmašīnā diezgan skaidrs, ka būs on-off, vai būs, vai nebūs. Tāpēc tā likme ir uzreiz maksimālā. Ne? Bet es domāju, ka ar lidmašīnām ir tā, ka 2001. gada 11. septembris diezgan būtiski izmainīja mūsu lidojumu kultūru. Un es nesaku, ka mums nepieciešama kaut kāda ārprātīga krīze un katastrofa auto vadīšanas kultūrā, lai gan, ņemot vērā Latvijas bojā gājušo statistiku Eiropas Savienības kontekstā, mums ir krīze un mums ir visiem kaut kas jādomā, visiem, ka kaut kas ir jāmaina. Man liekas, ka ir vēl viena problēma, ja mēs salīdzinām dažādas sabiedrības. Mēs Latvijas sabiedrība ir salīdzinoši, kā lai tā taktiskāk pasaka, gļēva. Ja? Un tā pilsoniskā drosme pateikt, ka tas vai šis nav kārtībā, ir salīdzinoši. Nav attīstīta. Nav attīstīta, maigi izsakoties. Un es domāju, ka daudz no tām problēmām automobilī tieši arī rodās šī iemesla dēļ, kad cilvēki neizmanto savu to pilsonisko drosmi. Es nedomāju, ka mēs varam Latvijas sabiedrību tā vienkārši hops ņemt un pāraudzināt, bet, teiksim, to, ka atrodoties automobilī, tu jau ne tikai riskē ar savu dzīvību, vai tas ir process, kurā ir iesaistīti citi cilvēki, pilnīgi nevainīgi. Un man liekas, ka, ja šo mazo klikšķi var izdarīt, tad tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Bet es domāju, ka tas svarīgākais ir, ka tā apziņa, ka mēs atrodoties blakus, esam tieši tādi paši satiksmes dalībnieki. Un no mūsu rīcības ir atkarīga citu cilvēku dzīve, ne tikai tā, kurš vada to auto, bet arī citus uz ceļa. Es domāju, ka šādā griezumā skatoties,
ir vairākas lietas, ko mēs šeit runājām, kuras var īstenot. Tad mums jāstāsta to braucienu tā kā uz tādu kuģa komandu, nevis uz kruīzu, kurā mēs esam pasažieri. Mēs esam tā kuģa komanda, kur kopā brauc. Kuģa komanda, tieši tā. Man viens autobusa šoferis reizēm raksta savus atgadījumus un notikumus, un viņš saka, ka viņam ir problēma ar skolām, jo skolas negrib viņu ņemt, jo viņš liek sprādzēties. Un tas viņa autobus tad ir apgrūtinošs, un tie vecāki ir gatavi. Pirmkārt, viņiem viens arguments ir, tas autobus bezdrošības ostām ir lētāks, tāpēc skolai tā kā budžetā sakasītam nav. Un otrs, diez vai viņš apgāzīsies, līdz priekš kam. Un tas kašķīgais šofers, kurš liek sprādzies, tā kā tiek pagrūst malā pat no šī biznesa. No ko tādam autobusu šoferim ir, kā viņam kaut kā laipnāk ar to tik galā, lai viņš tomēr, lai viņam kā Svetlanē sanāk? Nu, var jau mēģināt racionāli arī teikt, vai ne, ka ceļa satiksmē katrā atsevišķā braucienā nav milz liela varbūtība iekulties ziepēs, vai ne, bet kumulatīvi viņi ir visnotaļ lieli, ja to jau mēs neiedomājamies, ja mēs, teiksim, visu mūžu, var to domājot, ka plus mīnus 20 gados sāc braukt un brauc līdz kamēr tu vari, tad tā varbūtība neiekulties kādā nopietnā avārijā ir diezgan maza, jā. Katrs jau iekuļās, bet to var censties samazināt. Vai viņš par šo ir rakstījis pēc šiem Latvijas traģiskajiem notikumiem, kur bērni un skolotāji gājuši bojā? Viņš rakstīs ar tiem diviem lielajiem traģiskajiem notikumiem pa vidam. Es domāju, ka šobrīd viņš jau ir panācis savu taisnību. Te es atgriežos pie tā, ko es iepriekš teicu par lielajām krīzēm, kas liek mums mainīt uzvedību. Ja? Tur jau no pozitīvās puses tajā brīdī tiek pārspīlēts, ja? Kaut kādi spilgti stāsti noteikti būs pārliecinošāk nekā statistikas dati. Tā arī ir pilnīgi tiesa, vai ne? Plus otra lieta, ka tie vecāki jau kā pamata atskaites punktu var paņemt izmaksas, ja? Un salikt kopā tā, es tagad te mēģinu kaut ko aprēķināt. Tad jautājums, vai tur 2 eiro mēnesī, es negribu maksāt, man tur sanāks viens saldējums, apmēram tā, vai ne? Bet no otras puses jau to jautājumu var pagriezt savādāk, vai tu esi gatavs maksāt 2 eiro vairāk, lai tavam bērnam būtu veselība, lai visiem būtu veselība un lai tev īstenībā nebūtu, ja tu gribi naudā rēķināt izmaksas pārdesmit gadu garumā un plus vēl visu laiku doma, kāpēc es tad neņēmu to autobusu, kurš ir daudz drošāk. Nožēlo to pēc tam. Un lai viņam sanāktu kā Svetlanai, viņam ir jārunā tādā tonī kā Svetlanai. Ja? Tātad, ja tas ir ļoti, varbūt bērniem pretenzijas ir nevis pret sprādzēšanos, bet pret veidu, kā viņi tiek disciplinēti, piemēram. Vēl es vienreiz vedu vienu dāmu, mākslinieci, mājās no balles. Mēs stāvam uz tādu grantā ceļu, griezies mērā uz šosei, pabrauc garām kaut kāds baļķutēs, es izgriežos, un viņa brauc, un viņa valcieniņi gandrīz nepalaida, viņa saka. Es saku, ko? Viņai likās, ka es tā kā pārāk agri aiz tās mašīnas izgriežos. Viņa savā iztēlē, kā mākslinieks, domās, ka es ietriekšos sānos baļķutēs, kaut kā mēs stāvējām, nevis tojamies. Un tas ir taču cilvēki, kuri baigi arī pārspīlē to baidīšanos, tā kā, kas tur trakas, ka mēs tās braukt baļķutēm sānos. Ne? Un ko darīt? Mums arī daudzās jomās ir procesos aizķeršanās uz to, ka pārāk jūtīgi cilvēki par daudz sūdzās. Kā notiek arī šos, kas varbūt pārgāzējā to sūdzēšanos? Es domāju, ka pirmā lieta ir jau kaut kāds pakāps, vai ne? Tur nevajadzētu, protams, būt tā kā tajā smalkajā stilā, vai ne? Richard? Jā, Richard. Cilvēks. Jā, tas, protams, būtu ārprātīgs pārspīlējums. Bet ir jau tā lieta, ka, es domāju, mēs varam diezgan labi arī adaptēties tādiem sensitīviem braucējiem, tādiem hiperjūtīgiem braucējiem. Viņi ir jocīgi mazliet varbūt. Bet tas jau nav tāds nepārvarams šķērslis. Es domāju, tā ir daudz mazāka problēma nekā līdzbraucējs, kurš nekādi nereaģē, ja mēs braucam pilnīgi nejēdzīgi. Vēl es domāju, kāda varētu būt šī instruktāža pirms brauciena vai pēc. Tātad tos, ko mēs pazīstam kā jocīgs braucējs, mēs varam uzrunāt laikam arī pirms. Sarunājam, ka šodien pamēģinam citā stilā. Bet ja mēs viņam uzskatām, kā sniegs uz galvas taksistam, tad gan ir jādarbojas jau pēc fakta. Tur tas sarunas būs dažādā tonī. Kā jau var tur to nodalīt, saprast, kā noformulēt sarunu pirms ar zināmo risku un kā noformulēt sarunu, kurš uzvedās pēkšņi. Jāatgriežas atkal pie Zaunas metafors par Spotify listi, vai ne? Tad darīsim šodien tā, vai ne? Tur, protams, varbūt arī šodien džezu. Šodien džezu, jā. Tur, nezinu, 50. gadu džezu, jā. Nekādu free džezu te nebūs, jā. Tas galvenais princips, mēs pagaidām vēl nebraucam, mēs sienam viens otru pie masta, vai ne? Jo tā kā būs tās sirēna dziesmas, tad jau būs tā kā bišķi pa vēlu. Un tā varbūt frāze, vai ne? Tad
sarunāt kaut kāds atslēgas vārds. Kas būs šodien masts? Jā. Burtiskā nozīmē, vai ne? Un to var ņemt vērā, un tas pāris reizes izmēģināts kļūs jau gandrīz par tādu rutīnas darbību. Ar nepazīstamiem, tur jāpieturās pie universālā principa, vai ne? Bet, Zanda, kā no mācīšanās viedokļa? Mēs tagad tam cilvēkam iedāvājam tādu instruktāžu, kā mēģināt aizsniegt to tramīgo braucēju. Bet arī tas taču, kā to darīt, arī būtu jāpamācās. Braucējs, lai vai kāds, viņš kaut kādu pāris mēnešu skolu ir izgājis. Bet tas līdzbraucējs nav nekāds skolas izgājis. Labi, ja dzirdējis mūsu sarunu. Zināšanas mēs nostiprinām caur atkārtošanu, ja, un vingrināšanos. Un gaisa gabaliņu plēsēšanu. Un gaisa gabaliņu, jā, un pozitīvās pieredzes akcentēšanu, jā. Un tātad, ja mums ir tas superjūtīgais līdzbraucējs, un mēs šodien esam vienojušies par to 50. gadu džezu, tad viņš saņem komplimentu, un mēs sakām, ka šoreiz bija vienkārši lieliski, absolūti adekvāti. Tā, un uz beigām noslēdz, Ivar, ko tu teiksi, kas vēl būtu tāds, ko mēs varētu rezumējot pateikt cilvēkiem, kas būtu darāms vai nedarāms? Mēs mācāmies no visa. Viss ir mācību process un nenolaist rokas pēc pirmām neveiksmēm. Arī eksperimentēt, protams, tādā nozīmē, ka es varu dažādā veidā vienu un to pašu lietu pateikt, ja, ka ir centrs, kodols, bet ap to ir iespējama variācija. Jo, ja tagad sāks tāda sabojātā plate, vai ne tā, man tagad ir lapiņa, tā pirmais, tas otrais, tas vienkārši atkal pārvērtīs to visu par cirku, un tas rezultāts būs kā tāds visticamāk neveiksmīgs joks. Es domāju, atcerēties tos pašus pamatprincipus, vai ne, ka es runāju par kāpēc man kaut kas nepatīk, es runāju par uzvedību, kas to veicina, un ja vēl trešo lietu var pielikt klāt, ko šitajā situācijā darīt, tad ir perfekti, vai ne? Un to var apspēlēt visādi. Un neaizskar personību runā par uzvedību. Tas ir tā kā mantra. Ja? Un arī nepadoties par pirmajām kaut kādām neveiksmēm. Nesanāca vienu šoferiem, parunājas ar otru. Pat ja tas šofers tev tagad kaut ko pikti atbildēs, tas nenozīmē, ka tas šofers neņems vērā to, ko tu teici nākamās reizes. Pievienoties Ivar teiktiem, vēl viena sīka detaļa. Mācīšanās, arī uztveres mācīšanās daudz labāk notiek pozitīva emociju noskaņā. Ja mēs varam tajā automobilī kaut kā no blakus sēdētāja perspektīvas radīt labu noskaņojumu, tas arī ir papildus punkts, ka mūsu teiktie, mūsu rīcībā būs pozitīvs efekts. Tā kā, domājot vēl par to Spotify listi, mēs varam kaut kā pamēģināt radīt tādu labu noskaņojumu, labas emocijas. Joks der, bet viņš nedrīkst būt sarkastisks vai ironisks. Ja? Tam ir jābūt labvēlīgam jokam. Labvēlīgs, labsirdīgs joks, tieši tā. Faktiski kopumā viena lieta ir, mēs labāk apgūstam kaut ko, un otra lieta ir tā, ka mūsu tā arī uztveres veiktspēja ir labāk. Mēs īstenībā mazāk kļūdas arī izdarām, arī par šo ir daudz pētījumu, ka faktiski tāds pozitīvais noskaņojums mūs daudz labāk darbina gan uztveres ātrums, precizitāti un, protams, arī mācīšanos pēc par sevi. Tas viss, ko tu saki, vediena uz to, ka vajadzētu saulaicīgi iztaisīties uz braukšanu un jābūt pus no uzvaras. Ne? Jo nebūtu jānervozē. Tu laicīgi izies, nevis līdz pēdējiem čakarēsies pa māju. Tas brauciens jau priecīgāk mierīgi. Protams, jā. Arī kopumā brauciens, tas jau nav nekas, to dzīve nesākās, nebeidzās. Vajadzētu nokļūt finišā. Tieši tā, respektīvi, ir taču daudz citas lietas, kuras īstenībā svarīgākas. Tas tā arī. Es tieši gribēju pabeigt raidījumu ar citātu no filmas 5. elements. Nekam nav nozīmes, tikai dzīvībai ir nozīme. Un to vajag atcerēties. Man atcerēties arī to filmu. Ar to filmu mēs atcerēsimies to, ko tu teici. Bet to, cik reizes mums tas neizdodas, mēs zinām pēc statistikas, vai ne? Mēs pat zinām, cik reižu gadā un pat kurā mēnesī cik reizes neizdodas. Tā kā tas arī mūs audzina, mēs varam saprast, ka tas matemātiski apmēram 100 reizes gadā var beigties ļoti slikti. Bet tas pie tā vēsā prāta. Ja tu brauc kā lubraks, tad jau nedomā par statistiku. Es domāju, ka mēs varētu nākamo reizi satikties uz atsevišķu sarunu par to, kā radīt šo labo noskaņojumu mašīnā. Tātad, kā startēt uz labas nots. Bet šoreiz uz tādas labas nots mēs varam arī beigt. Es domāju, ka mēs varam mudināt visus, kuri atrodas mašīnā, nejūtieties kā pasažieri, jūtieties kā komandas locekļi, un brauciens noteikti būs daudz labāk izdevies. Paldies, Jurgi, paldies, Ivaram, paldies Zandai, un man bija baigies gods ar tik nopietniem cilvēkiem un tik ilgi papļāpāt. Paldies jums! Paldies! Paldies, Paul!